Ne visi gados vecāki cilvēki automātiski ir gudri. Gudrība ir jāmeklē, pēc tās ir jātaujā. Daudziem iespējams ir lielāka dzīves pieredze, bet gudrība ir tikai ratajam. Arī apostols Pāvils noraida draudzi Galatijā un saka, vai jūs esat tik neprātīgi, ka jūs iesākuši garā vēlaties miesā nobeigt. Citiem vārdiem viņi iesāka paļāvībā uz Kristu vien un sekojot Kristus vārdiem un pavēlēm, bet viņi bija pievilti un gribēja sākt paļauties uz darbiem, turēt bauslību un caur to būt glābti. Un, protams, ka tas ir ceļš, kas ved uz pazušanu. Tāpat arī Salamana pamācībā Salamans saka, ka meklē gudrību, vērtē gudrību, iegūsti gudrību, lai tu savas dzīves pēdējās dienas varētu noslēgt gudrībā, atziņā, patiesībā. Mēs kādreiz liekam lielu uzsvaru uz to, kā mēs atgriezāmies, un tas ir labi, ka mūsu attiecībām ar Dievu ir kaut kāds sākums. Bet gudrība ir tajā, ka mēs pēc laika varam tuvoties Dievam un atstāt maldus, atstāt arī nepareizās lietas un atzīt, ka daudz kas arī mūsu sākumā nebija pareizi un nebija biblisks un meklēt to patiesības ceļu visu savas dzīves garumā, lai neatkarīgi no tā, kā mūsu ceļš ir iesācies, lai mēs turpinām patiesībā un noslēdzam mūsu dzīves, tiešām dzīvojot Dievam patīkamas dzīves. Un tieši tāpēc arī Salamans tur vēlāk raksta, meklējiet gudrību. Dāvids kādās vietās raksta, ka viņš būs kopā un meklēs, un viņa ceļu vedīs kopā ar tiem cilvēkiem, kas staigā pa šauro ceļu, nevis ar netaisnajiem un mantas kārīgiem un tam līdzīgi, par ko arī jaunajā derībā ir teikts. Bet Salamana pamācībās arī 19. nodaļā pēc tam Salamans saka, tāda pārstāja klausīties tajos padomos un tajās atziņās, kas tevi ved prom no patiesības, kas neved tev pie atziņas vai kas ved pie kļūdām. Un tieši otrādi meklē to patiesību. Un tāpēc uz to es gribēju iedrošināt. Nav tik svarīgi, kā tavs ceļš iesākās. Svarīgi ir tas, kā tu turpinās no šīs dienas. Jo šodien tu vari mainīties, šodien tu vari atgriezties, šodien tu vari sākt dzīvot patiesībā, šodien tu vari pārstāt grēkot, pārstāt melot, pārstāt ticēt Dievam, kur tu pats esi radījis. Šodien tu vari atgriezties un sekot Kristumu, lai tad tev tas izdodās.